plauksiņas uz augšu, jo mēs saņemam meditācijām. Un, labi, izelpojam aktīvo elpu. Un tad aiztaisīsim, es jums tagad pastāstīšu, kā elposim aktīvo, un tad, kad es teikšu jums, mums tā pirmā čakra būs jau cieta, otrā būs aiztaisīsim tā kā kad diafragma uzceļ uz augšu, ja, šitā te, un trešais punktiņš, ko mēs taisīsim, ir zodiņu tā uz aizmuguru atliec, un tad tā kā aiztais kapatiņu ciet te, zods pret kaklu. Un tad sanāk, mums 3 atslēdziņas ir aiztaisīts, mums tā enerģija pa sevīm var izriņķot pa sevīm, ja? Tā kā to uztaisīsim šodien tā, tas, man liekas, varbūt pat laivā neesmu jums tā taisījuši, jo tas parasti dzīvē, jā, tādas ir foršas. Taisīsim tādu elpu, kur mēs caur degunu izelpojam, ieelpojam, un mēs to elpu taisam caur diafragmu. Un sanāk tā kā diafragmu velk uz augšu ātri, un līdz ar to mums elpa nāk ārā. Ir, kad sākumā mēs taisam uz pleca cilājas uz augšu, kad tu viņu ilgi taisi, tev nekas necilās, tu sēdi, tev vienkārši tā kā tu spied to elpu uz ārā. Pamēģini, ja mēs pareizi darīsim, tad pēc kādām jau 15-20 reizēm būs tā, ka baigies nogurums, tāpēc, ka mums pareizi muskuļi strādā, ja? Tā kā mēģinam, kas sanāks, nesnāks, pēc tam iesim tālāk meditācijā. Taisam astiņas ciet un ar diafragmu uz augšu spiežam elpu ārā pa degunu. Un dziļi jāpa. Paceļam uz augšu ar diafragmu, aiztaisim to zodiņš uz aizmuguru nosākumu un aiztaisim šo kapatiņu ciet, aizturam elpu. Tad, kad vajag izelpojam, tikai attaisam kaklu vaļā un tad atkal aiztaisim ciet. Šitā uztaisīsim vēl 2 reizītes, ja? Tātad augšā, ka mēs esam, zodiņš uz aizmuguru aiztaisās ciet, pēc tam mums tāpatām paliek sasprindzētas pamatnes muskuļi, tas papēdīs mums stingri turās, ja, starp abiem mūsu caurumiņiem apakšā un diafragmu uz augšu, un tie aiztais ciet 3 atslēdziņas, ja? Un uztaisam vēl tādas 2 reizītes, 30 reizes mēs taisam to. Taisam ciet. Un vēl vienu reizīti, ja taisat ar manī kopā, tad vēl vienu reizīti, ja taisat savā ritmā, droši savā, ja? Un atkal aiztaisim ciet. Un pēc tam, ja ieelpa aizturēts, izelpa aizturēts ir, atgriežamies pie parastas vienkārši elpas caur degunu. Sajūtam, kā mums ķermenis varbūt mazliet savādāk sajūta. Varbūt maziņš nogurumiņš tā kā no tās elpošanas. Un pirmais jautājums, ko mēs šodien savu meditācijā uzdodam, ir, kā es šodien jūtos ar sevi? Kā es jūtos savā ķermenī? Un ja es sajūtu savu ķermeni kā mājas, kā es jūtos, kādas šīs mājas ir? Kādas ir šīs mājas, kurās es mājoju? Kā es par šīm mājām rūpējos?
kā es šajās mājās dzīvoju savā ķermenī. Kā es par šīm mājām runāju, kā es pret tām izturos katru dienu. Un kā es gribētu tā pa īstam šajās mājās savā ķermenī būt. Un tad iedomājamies, kad mums tiešām šis ķermenis tāds iedots īrei uz šo dzīvi, un ka mēs to izmantojam. Iedomājamies, kā mēs tam varētu pateikties, kā mēs to varētu mīlēt vēl vairāk, cienīt, rūpēties par to. Un kāda būtu tā rīcība šodien, kuru tu varētu izdarīt, lai sajustu šīs rūpes, šo novērtēšanu par savu ķermeni, kurš tev ir iedots šai dzīvei. Un to arī es tev šobrīd novēlu, šodien pierakstīt un izdarīt. Kā tāda pateicība par to, ka tev ir šīs brīnišķīgās mājas šajā ķermenī. Un paldies tev par meditēšanu kopā, par elpošanu, par būšanu, par piedalīšanos.